esam gatarītī, kā viņš saucās, Latvāņi, jā, nodot smukos baļķīšus. Tā, kā te bija jāstājās, laipnā dāma man laipni paziņoja, tā, ok, šitā, ja, kaut kā sāna. Skatīsies, būs ok vai nebūs ok, vēl bišķi. Nu jā, būs ok. Atvedu A klases priedes baļķīšus. A klases priedes baļķīšus. Un nodosim šitos. Un mauksim atpakaļ uz krautuvu pēc baļķiem uz storu, un tad atbraukt atpakaļ, un tad iespējams vēl vienu kravu ar baļķiem uz storu, un tad jau būtu vakars un varētu forši arī mājās tikt. Tā, ļabi. Lecam un laižam, saulīt spīd, pavasarīts, cik patīkam strādāšana uzreiz. Ka saulīt spīd un pavasarīts, tāds garīgais uzreiz forši. Nezinu, vai te filmēt var vai nevar. Nu, gan jau, ka var. Nu, kas tad, ko tad es te tādu, ko es te tādu uzfilmēšu, ko neredz no ceļa, ja, no ielas braucot. tā kaut kā, jā. Nu, šitā te baļķēni, ja, baigi daudz es nekrāvu, bet, nu, principā pa svariem, baigi smuki, pa svariem līdzi tieši bija. Tā viņi teica, lai jāstāja kādu šķirbiņu. Ok, jā, vat šitā te. Tā, tev jānotrāp tā, lai smuki viņus uzliek. Hop, hop. Jā, ir aiziet. Jo tur tā krautuva ir tāda, ka, nu, tur ārā vispār ar slapju muguru, un tu domā, vai tu šoreiz tiks ārā no turienes vai nē. Principā mēs tagad spēlējam loteriju ar džekiem pārējiem, jā. Kurš paliks? Kurš paliks dubļos? Jo, nu, tur kāds, kaut kā te nav ritīgi. Bļāviens, kaut kā nav forši. Te pa tūpi ieliku varbūt, vai kā? Kas te ir? Kaut kā viņi man te nestāv tā, kā gribētos. Viņiem te vajadzēja smuki stāvēt, bet viņi te smuki nestāv. Blien, kad tiks varētu aiztiksēt šito. Jā, nu tur ir principā mēs tur 4 braucam un spēlējam loteriju. Kurš no mums tur paliks ar krāvu? Jo nu tur ir tāda žļampa žļurga, kad rausmas vienkārši. Nu tur vajadzētu pažāvēt. Principā, blin, nu kurš tur ir? Veči, ko viņi te man ripūs atpakaļ? Tad bišķiņ pa tālu viss tas padarīja tie baļķēni. Viņam jāpaliek vairāk šitais uz to pusi, lai viņš neripo viņu ārā. Šitā vajag, cita ģēla. Labi, te nav ko ļērkstēt, cilvēki, es te ļērkstu, man te svīst loks ciet. Nu, davai, tiekās. Tā, ir actions, ir noteikts, nezinu, cik man baču kamerai, bet, nu, vajadzētu būt ok. Tā tad fiks ir jāmizo. Fiks ir jāmizo atpakaļ uz krautuvu. Kāpēc? Kāpēc jūs jautāsiet? Tāpēc, ka nāk vēl 2 vīri uz to krautuvu. Tur nāk vēl 2 veči man pa pēdām, bet viņi ir, es pat tagad grūti saprast, man liekas, ka viņi ir lielāku gabalu. Jā, viņi ir aiz manī vēl. Yes, vienkārši. Tāpēc es fikstolt izmaukšu uz šoseju un maucu atpakaļ uz krautuvu. Nu, jo te ir 1,20 km, laikam, sanāca līdz šitām gatarītim. Tā kā nekāda mega piķi te nopelnīt nevarēja. Bet mizojam atpakaļ, tad būs baļķīši, un baļķīši jau ir 125 km. Tā, bļiem, man liekas, ka jums tieši saule ģīmī spīd, ne? Labi, sūdz ar visu. Mizojam, jo viņi vēl 2 nāk. Bļiem, nu jā, jābrauc, un tad jāuzzvana īstenībā, lai saprast, varbūt visiem 3 kopā jāiet iekšā krautuvē, vai kā, vai pa apli jāiet, vai nu nezinu. Jo tur ir, nu tā, jāiebrauc, jāapgriežās un jābrauc ārā pa to pašu vietu, jo pa turieni pa apli braukt tā kā es no rīta braucu, nu principā vairs nevarot neļauj, jo tur ir, nu ir mīkstais, tur ceļš ir dirsā un tur, nu negrib, tur nelaiž tādā veidā, tāpēc mums visi, ja es iebraukšu, tad viņiem būs jāgaida, kamēr es izbraukšu ārā no turienes, tāpēc jāuzzvan varbūt, ka visi 3 var mizot iekšā reizē. Nu labi, skatīsies, tūlīt tās uzzvanīšu.
Jā, davai pamuldēs pēc tam. Tā, nu jau aizējām iekšā krautuvē. Bet es nezinu, cik labi jūs redzēsiet vai neredzēsiet. Bet jā, nu te ir jāskatās, jāsarunājās vēl rācijā kolēģi, toši nāk man aiz muguras. Tā, 5. ātrumu. Pagaidām labi, davai 6. Bet tur droši kā ar 5. Un kaut kā jāiet vienam pa vienu pusi, otram pa otru pusi tām sliedēm, nu, pamīšas, lai sadzītu to žļurgu atpakaļ, jo tur ir neforši, nepatīk man tur vairs braukt. Te ir tā kā melnā smilts, pat ne dubļi. Davai, bļā, 5. Jomajo, kas pa žļurgu, ej tu dirst, bļāķi. Ej, tu dirst. Kas pa žļurgu. Ej, tu ratā. Te ir tā kā puse atsalūs, atkusūs, puse vēl sasalūs. Te mēģinam kaut kā te pamīšu siet, lai nomīcītu to dubli. Tā, vienai žļurgai cauri, tūl būs vēl viena žļurga. 2 vietas ir tāds tīzlis, pārējās vēl ir sasalūs it kā. Tā, ies pa šeien. Aha. Dirst. Jā, nu tā kaut kā. Nu nebija tik sūdīgs, domāju, ka mēs tagad pamīcījām bišķi tā, izlīdzinājām to celiņu. Būs ok. Tāds foršs, smuks mežiņš. Nu kā jau vasarā viss tās foršs, tagad liekas zaļš. Mežiņš foršs tā, kā ies te ies šitā. Te ies tā, te ies šitā. Te jau ies kaut kā, nezinu kā. Šitā pat būs ok. Ļabi. No, re, kur ir tā. Baļķie pabrauc garām jau. Tā, re, kur ir gulsnes, liela kaudze. Tā, pagabišķiņ, sekundīti. Te ir A-klase. Tā, tad esieši taisni tur stigā iekšā, jā? Jā, bet tā tālu nezinu, tā kā piekabe iet, nu, līdz apmēram taisnajam, tā arī paliec. Un davai tev uzbļauj, ka ir labi. Ir labi, vecais, viss. Tā, no, tur ir kolēģīts. Brauc. Kolega. Laskanas kolega. Iebrauks tur, tā ar pakaļ pados taisni atpakaļ un aizgriezīs atpakaļ uz krautu, un tad tieši tāpat arī mēs ārā brauksim. Un tad, jā, es atkal padošu atpakaļ taisni, tad tieši turpat iegrīzīšu iekšā. Un tieši tāda paša funkcija. Un tad trešais šoferis tur ārā vēl uz ceļa bija krautu. Tad no turienes ņēmas kokus, jo trietā mēs baigā diršanās, būtu muļļāšanās. Nu, varētu jau varbūt trietā arī sastutēties, bet mums visiem viens sortiments jāņem. Un līdz ar to tā kaudze vairs nav tik liela, mēs trietā tur nenostātos tā, lai visi 3 var krāmēt viņu. Bet divatā mēs vēl nostāsimies. Divatā vēl nostāsimies un būs ok, jā. Būs okidoki. Šo, davai jādo atpakaļ. Tā, nu kaut kā šitā mēs te nostājāmies. Tā, es atvainojos. Kaut kā šitā mēs te iebraucām. Lai viens tiek klāt un lai otrs tiek klāt, man bišķiņ bija stigā jāiebrauc. Bet, nu, būs ok. Būs ok, tikšu klāt, aizķeksēšu ar garo ķeks, pie tam vēl vismaz abi divi varam nostāties un krauties. Un jā, un trešajam te nebūtu vietas nemaz pie baļķiem. Trešais palika ārā, principā. Palika ārā uz ceļa, tur arī ir baļķi pāris kraus.
Tā, dāmas un kungi, pusdienlaiks, 12:01, blin, nu precīzs pusdienlaiks, tik precīzs pusdienlaiks nevar trāpīties bieži. Un esmu Saules kalnsā. Baltika bloku, tur arī vesas kādreiz koki. Bļājas, kas tas ir pa šmurguli? Te vienkārši viens šmurgulis noliek vieglo tur, kur smagais gribētu nolikt. Nu labi, skatīsies. Nu labi, noliks te padās tādā kaut kādā veidā interesantā. Es šitā lēšu starp citu. Nu, te jau var visā rindā likt, kur grib, bet es zinu, ka vēl 2 kolēģi brauc aiz manīm. Nu, vismaz viens točin, kurš nāks te ēst. Es tieši te padās arī pa nakti paliku. Tieši te patās šitā te lēša, bet leitis kā nebrauc prom, tā nebrauc. Nezinu, arī netaisās braukt projām. Velciņš zina, ka viņš te stāv. Jā, aizies uz Saules kalnu. Te ir kaut kāds kafūzes, es te šausmīgi sen esmu ēdis. Man liekas, ka tas vēl bija tajā laikā, ka mani apmācīja Pantransā, tur ar čalīti, ar šoferu braucām, un man liekas, ka tad mēs iebraucām pusdienās. Es neesmu 100% pārliecināts, ja tā ir tā vieta, bet man tāds čujs, ka tā varētu būt tā vieta. Labi, ejam. Tā. Braļukas stāv. Tā, nu kā es te nostājos? Būs līdz ok. Ir ok, jā, nav nevainas. Garām tiek. Visur visi tiek. Jā, reku kafejnīca Karote. Davai, iesim ietestēt. Ko tur dod? Reku arī aibe, starp citu, ja vajag. Var ieiet aibītē šo to nopirkt. Bet man viss ir, ūdens ir, dzēriens ir, našķi ir, ābols, banāni. Tikai pusdienas nav. Labi, iekšējos te nefilmēšu. Nu, bišķi varbūt pafilmēšu pa slepeno, bet tā tīra ar kameru pie krūtīm iet. Veikt tur uzbalsties visiem. Nu ko, bafonkulim puncīts pilns. Varam maukt tālāk, tā teikt. Nu, baigi normāli par to porciju, ko jūs redzējāt, 5,50. Es tur viņai tādu, teftelīti dodiet, viņi tā hops uzliek 2, domāju tādu, plus cipariņš uzreiz. 5,50, normāli. Nu, es neņēmu ne dzērienu, ne saldo, neko tādu. Tā kā, 5,50, es domāju, ka ritīgi vinnēts. Tik lēti, man liekas, nekur parasti nav standartā. Nu labi, paņem vēl kefīriņu klāt, jā, paņem vēl saldo, tur būtu savs, 8. Bet vienalga, ja kurā gadījumā lētāk pa 10, man liekas, nekur vairs paēst nevar. Tā kā ir ok, esam vinnējuši. Virši turpina darīt. Virši turpina celt cenas, bļieni, 1,97,4. What the heck is going on? Ejam ieliet dārgo degvielu, aristokrātu, paņemt kafiju. Trakā māja, 1,97, 1,98 gandrīz. Jīzas. Nav jau varianti, nav jau baigi daudz varianti. Tā, kurš tu ir resnāks? Šitais ir resnāks. Jo resnāks, jo labāks. Gliežam iekšā. Paņems kafiju. Uzsitīs par ratiem. Davai. Lejies iekšā. Aizies nolikt kluci, viss kā pienākās. Jūs jau zināt, visas benzīna tanka funkcijas. Jā. Pievilks stropīts, bišķi atnākuši vaļīgāk. Un rullēsim, mizosim tālāk, bet tā krautuva ir dirsā.
Nu, reāli, man pat negribas tur braukt vairāk kādā dirsā. Tur reāli prasītos, lai kāds aizbrauc bišķiņ tur nošķūrē vai uzvar kādu šķēmbu, jo tur ir pakaļā. Es tagad divi kolēģi brauks. Ja godīgi, es nezinu, vai viņi vispār tiks ārā. Es iekšā gāju spolē, es tāpēc baigi arī nekrauju ar kaudzi, jo tur knapi vispār tiek ārā no tās Dubļu jūras. Kaut gan, tur ir es nezinu, es jau viņiem teicu tagad, es nezinu kā jūs, es tagad ārā nācu jau, ja tur apstājās, tad ir viss, tad ir žopa. Tad tev ir jāmet ārā piekabe un viss pārējais, tad tu tālāk nekur tur neties. Ja tu tur apstājies, es arī ar 5. gāju un jau gāju, es domāju, jāpārmet 4. Bet kaut kā izgāja ārā no turienes, tur es nezinu. Oh. Tā, ko ar dievpalīgu tā teikt? Ar dievpalīgu. Tā, rekur. Meža meistars atbrauc, čau veco zēnu. Mēs te izskrējām pa šito jauno ceļu. Droši vien, ka gaidu, vai es tur palikšu vai nē, vai tikšu ārā normāli vai nē. Kā jūs redzat, tagad griežam iekšā citā ceļā. Tā. Tagad mazāk runāt, vairāk koncentrēties uz ceļu. Vot. Pa šito ceļu mēs vēl neesam braukuši, jo tas, kur mēs tur braucām, tas ir tādā pakaļā tagad viss Dubļi. Tur šodien vai rīt braukšot kaut kāds greiders līdzināt, ko tur darīties. Un tad pagaidām es tagad esmu izmēģinājumu trusīts, jeb kā tos mēs saucam desantnieks, kurš izpēta jaunās vietas, jaunās krautuvas un tā tālāk. Reku, te vēl ir ko vest un vest džeki, paskaties. Bet vienkārši nezināju par šito te ceļu. Viņš tāds baigais, interesantais aiziet gar augšā lejā. Tur būs jādod pedāls grīdā. Tur būs kaut kāda smilts gar kokiem. Bet pagaidām mēs izbraucām tikko ar džipu, viss tāds smuks, ciets. Bišķiņ grubuļājs, bišķiņ pašūpinās autiņu. Tā, 4. Ar 4. ar 5. droši, ka tur būs jāiet augšā. Bet te pasties, ko vest, te ir sausā, te ir malka, tur ir papīren, finieris, kas tik tur nebija. Bet, pagaidām no rīta pus pa nakti bija -2 grādi. Tagad gan rāda 15, man plus 15. Bet pa nakti bija -2. Un tagad pulkstens ir 10. Kaut kāds 1 plusā grādiņi varbūt. Nav vēl tā, ka atkus, varbūt tā zeme bišķiņ tāda cieta vēl. Es pat teiktu, ka te ir diezgan ok pagaidām. Un šitā vietiņa, kur izšūpinās bišķi. Braucam pamīšus, lai iepresētu tur tās gropes. Bišķiņ piespolē gan, Tā, kā te būs. Dodam virsū. Dodam čībā. Ar 5. Varbūt vajadzēja 6. Ir smuki. Tā bija tā grūtākā vieta, šitais te mazais uzkalniņš. Te jau atkal, meistars gan teica, ka viņiem liekas, ka šitā tā sūdīgākā, bet te jau ir reāli lejā vienkārši ripini. Vienkārši ripina kāja, pedāls, bremzīte un vienkārši lēnām ripinam, šūpinamies lejā. Te nebija nevainas, te arī tukšā varēs nākt iekšā, apmest riņķī. Un te padās pilnā braukt ārā. Vismaz pagaidām no rīta vēl viss bija pa smuko. Tur vienā vietā bišķi uzspolēja, bet ar 5. ātrumiņu normāli sagāja. Te principā, ka kusta vispār esot upe bijusi. Bet tagad viss ir ciets un smuks pagaidām no rīta. Redzēsim, kāda būs otrā krāva. Bet te jau vēl tolīt veči nesīsies iekšā. Tā kā, tā kaut kā. Davai rulējam tālāk. Starp citu, paga. Nesanāca no reklāmiņa ielikt. Proteīna batoni no vitamīns.lv. Visām jūsu proteīna vajadzībām un batoniem un sporta uzturam. Ar kodu BUFFRIDER 10% atlaidi. Jūs jau zinat, linka aprakstā. Aiziet, uzēdam batonu un izojam tālāk. Vēl šitie kadri. Atbrauc uz gaterīti Sidgundas gaterīti.
Labi gribēdams, tur, zinu, vēl painteresējos, sagroz galvus, kā jau gulsni vienmēr visur ir gali jāgroz, tievgaļa, rezgaļa. Tērēja savus nervus, skrāja savus sirmos matus. Atbrauc te, izrādās, Džeks, tev galvas grozīt nevajag. Jā, haidījā, zin kā, jo vienmēr visur gulsnes ir bijis visās privātbūvēs, tur ostās, visur ir jāgroz. Te izrādās, gati arī nemaz nevajag grozīt. Viņi paņem, pats samēri tur un paši samēri, viss kārtībā, viss brīvs. Tā kā, jā, bišķiņi nolohojos. Nenolohojos, bet, jā, tie, kas zināja, nepateica, vai arī vienkārši aizmieras, vai nezināja, karš, jā. Skatās te vīri uz maniem šķība aci. Iespējams, kā atpazīst buffer rider, varbūt arī nē, bet, jā, tāds te gatarīts, nezinu, cikai viņi te šancē pieņem. Blini, ja nevajag grozīt galvas, es te visu laiku uz šejienu varētu vizināt. Pie tam vēl normāli kilīši, kaut kāds 111 laikam sanāca uz šito galvu. Super, galvas grozīt nevajag, tik varētu mizot tikai tā, forši pa piķīt, pa šoseņu lielo. Labi, pietiek ļarkstēt. Laižam ļarkstēt, laižam tālāk. Ko jaunēkļi un netik jaunēkļi. Ir brīnišķīgs vakars Jēkabpils Latgranā, kur man priekšā ir 1, 2, es redzu 3, un tad priekšā šitam droši, ka vēl vismaz 1, tas ir 4, un tad iekšā ir droši, ka vēl vismaz 1, tas ir 5, ideāli, ne? Superīgs vakar noslēgums Jēkabpils Latgranā. Johaidī, kā man besītie nolādētie Latgrāni, granuli investi, šmīnvesti un viss šīs te vienmēr tur mūžīgās rindas. Labāk aizskriet uz kaut kādu gaterīti, kur tur fiksi nevienu dzīvi dēseli izmet un aiztinies projām. Bet, jā, ko neko jau nevar izdarīt. Viss tās plāns arī bija pēdējo kraviņu atstiept. Tad laist uz māju. Kādu māju, ko es te muldu? Šodien mājās nespīd. Šodien te badās aiz Jēkabpils. Jābrauc uz Krautuvas pusi, un tad tur arī kaut kur jānomet mierā. Baigi smuks kocīgs brauc, kaut kāds terminātoru bildes, kaut kāds ir. Paga. Jā, uzfilmējam tā viltīgi. Johaidī. Es ļoti atvainojos. Jā, uzfilmēju tā viltīgi, lai neredz, ka es viņu filmēju. Nē, vikingi, kaut kādu vikingu uzzīmēt virsū. Ritīgi smuks bija. Tā, tumsā sūdīgi redzēt, pa dienu būtu smukāks. Bīdamies uz priekšu lēnām. Bet, jā, vakars ir pienācis un jānodod krāviņa. Jānodod šī te krāviņa, principā jāpabrauc uz Krautuvas pusi, vēl kilīši 30, 35. Un tad tur arī ir viena tāda, es neatceros, kā tas saucās. Aivieksta? Nē, Aiviekstē bija tā, tur tops bija un tāds liels placis pie tā topa. Man liekas, kā Aivieksta tā bija. Jā, tad tur arī mēģināt mest mieru. Tur gan viens smagais stāvēja, bet, tas ir tikai viens. Tas ir tikai viens, tur vēl 2 vismaz vieta ir, bet neizskatījās, ka viņš jau bija uz nakti, viņš tur kaut ko vienkārši, man liekas, ka pauzīt ņēma. Un kaut kā tā, jā, nezinu, cik tālu tu var stūrēt. Man liekas, ka es jau ļarkstot bišķi pa tālu piebraucu. Pabīdīsies vēl bišķi malā. Jā. Jā. Tā, ko? Esam. Kur tad mēs pie joda esam? Upmalās. Upmalās aiz Sidgundas un pirms Malpils. Esam Pimbo. Vecais labais Pimbo Timbers. Pimbo Timberā pie Ķekavas apļi bija Pimbo Timber.
tur Buffrider zināja. Un es šiem tur vēl bišķiņu reklāmiņu taisīju. Nu tāpatās, zin kā. Tad te ir vēl viens Pimbo timbers, jā, viņš saka, ka te ir vairāk. Nu nevis te, bet vispār. Tur pie Ceisim, pie Valmieras, tur un šur un viss kaut kur. Nu, ka viņš visur ir. Pimbo ir visur. Pimbo ir visur. Tā kā jā, atvedu sauso šito te gulsnīti. Sauso eglis gulsni. Tā, kā te viņiem te ir? Nu jā, tievgaļ uz šito pusi. Jā. Tievgaļ uz šito pusi. Atstāsim bišķiņ šķirbiņu, kaut gan tur nav ko atstāt. Tie gulšņi jau ir. Garoči, jā, nu gulsni, redz, viņi sanumurē, viņi mēra pēc tievgaļiem. Tāpēc arī viņi te ir jāgroz tie gali. Bišķi čakars ir, bet nu, ko vajag, to vajag. Nu, labrīt no rīta. Cik jauks šis rīts? Nav. Nav, tāpēc, ka sūdīgi gulēja un autonomka nerubīja. Autonomka nestrādā. Es jau to zināju, ka viņi nestrādā. Viņi jau bet pagājušā nedēļa jau pēc Skānijas centra sataisīšanas nestrādāja. Jo principā, tad, kad tas kārdāns nokrīt, viņš tur aprāva, tur pārplēs to lielo hidrolikas šļauku un arī autonomi, kas tur kaut kādas trūbu vai kaut ko tur paķēra līdzi un tad viņi to tur kaut ko taisīja un darīja un hrēn un viss, un tagad autonomi, ka nestrādā. Tā kā pamoslos, bišķiņ vakarā vēl ok, bet nu, tagad no rīta bišķiņ paklabināja zobus. Un kaut kā labi, ka nav augsts, kaut kāda 0 grādi, 1 grādiņš, kaut kas tāds. Izgulēt vēl var, nav tik traki tādos grādos. Bet, nu jā, nu jau labi, nu jau pavasaris, bet nu uz ziemu, uz rudeni būs jāčirī augšā. Jātaisa. Ko pulkstens? Pulkstens 6:30. Jāceļās augšā un jārulē. Jārulē vakarā uzkrāvu tariņu. Aiviekstē palika pa nakti tāds laukums. Nu redzēju, Aiviekstē, sorry, Džeki. Kur Aiviekstē pie topiņa. Tāds liels laukums, viens kocīts arī ar tāru stāvēja jau. Te es nostājos arī blakus. Un jā, uzkrāju jau vakarā tariņu. Jābrauc kaut kur aiz pie Salaspils, kaut kur tur kaut kāds interesants, dīvains nosaukums, kur tāru vest. Un tā, tad atpakaļ un vēl reiz tas pats atkal tāriņu atkal uz turien. Normāli kilīši, normāli tur kaut kāds 100 pāri, tā kā maucam. Un brokastīs mums būs pārslas ar proteīnu kausiņu un banāns. Proteīns jūs jau zināt no vitamīns.lv ar kodu Buffrider 10% atlaidi visam sporta uzturam. Linki ir aprakstā! Jā, uzēdīsim pārslas. Un tad jau jā, aizies uzsist par ratiem un rullējam tālāk. Ar mani atkal runā kājas, la la la. Starp citu, reku kocīt varētu nomazgāt. Jā, paskaties. Paskaties, kur mēs esam, pļaviņās. Pļaviņās. Reku mierīgi varētu kocīt, paskaties. Iekšā, bums, čkārā. Easy, vēl šitā viena vieta, kur es zināšu, kur var nomazgāt kocīt viegli, ja, kur nav ne jāmīcās, jāstumdās, ja viņš vispār strādā. Bet ja strādā, tad jā, tad easy, pļaviņās. Ieliesim dīzi. Jāielai dīzes, rīt klucis, kafija un viss pārējais. Šitas te, kāpēc man te štroperi, ja?
Tāpēc, ka man te 2 eņģis ir izlūzušas kastē. Uz vienas eņģis turās, principā, izpūšas, izlūzušas. Te es vienkārši pagaidām štropu uzliku. Un, jā, tā kaut kā, plus mīnus. Džeki, pirmais dundurs? Vai tik tas nav pirmais dundurs? Dunduk, pazūd nost. Tā labi, nevar būt, ka jau dunduri jau sāk plosīties. Esam krautuvē, mēs te trietā tagad muļājamies. Kā muļājamies? Mēģinājām iebraukt pa vienu pusi, un tu esi tur uzāru, tā kā motokros trasi tieši uz līkumu. Nevarēja tikt iekšā krautuvē. Un tad mēs tagad te atpakaļ gaitā iebraucām, trietā iebraucām. Viens aizplējis ar pūrnu iekšā, brauks tur, kur es uzārdīju, tur viņš mēģinās braukt ārā. Un mēs divi atpakaļ stumjamies, jo man te ir vistuvāk, man liekas, sortiments. Tāriņa jāpaņem īsā atkal. Un viņam gulsnes ir bišķi aiz manī, tā jā. Viņš lai aizstumjās, un tad es stumšos iekšā. Kaut kas baigi te plēš. Kaut kas baigi nesās. Aivieks te cauri. Kas te nostājos paēst pusdienas. Ieiet veicī. Padzerties nopirkt. Tūlīt uzņemsim šito likuma pārkāpēju. Davai, rādies šurp. Rādies šurp, veci. Smoks jau, jā. Tā jau smoks. Vēl kāds brauc? Nē, viens laikam ālējās. Kur otrs ālētājs pieālējās. Johaidī šitādā laiciņā, tikai ir mocīti zibināti. Kā es nevaru sagaidīt, kad mūsu brāņģi izies dubļos, dubļus pamīcīt. Labi, jāpievelk štrops bišķi, jāiet veicī un jāmauc tālāk uz ikšķili. Nē, jāieraksta tomēr viena dusmīgā ziņa. Nevar vēl nomierināties, nervi uzkutināja, bišķiņa adrenalīniņš sakāv. Brauc te, kas sanāk no Kokneses uz Tīnužiem, tur šitā šosei, kas šitā Tīnužu šosei sanāk, vai kas viņš sanāk. Un brauc viens no paša gala uz kaut kādu 84, kaut kāds konteiners vai kaut kas tam līdzīgs, nezinu. Un brauc, aiz maniem vēl 3 fūras laikam. Un mēs jau visi rindā valkamies, jāiet garām, mēs ar kravu. Un skatos, it kā viens izdevīgs moments, es davai mīšu garām. Un mauc garām, un šis arī iet tāpatās, kā viņš gāja. Un pretī jau sāk braukt vieglais viens, 2 vieglie. Un es redzu, es viņam lēnām eju garām, es nezinu, viņš vēl piedeva pedāli vai kā. Kaut kā, baigi lēni iet man garām viņam, es eju, bišķiņ varēja piebremzēt, lai es smuki iebraukt, bet es tur gandrīz vai pēdējā brīdī, vieglais jau arī jau malā, jau bortā, jau piespiedies. Tad es jau tā viņu bišķiņ jau, tā kā nogriežot, jo man nācās iebraukt iekšā. Viņš šmurgulis, es viņam vēl brauc garām, es vēl skatījos, un šis tā gandrīz vai tā kā noslēpies, lai neredzētu viņu. Piderās, citu vārdu nav, es nezinu, apstāties un sūdaini ar to mietu, to lomīgu, ar ko es pievelku stropes, bija nodragāts zila melnu, to sūdu mīzali veici, goda vārds tāda dusma. Ja tev viņš neiet ātrāk pās no 4 vai tev mīzales biksēs braukt ātrāk pa 4, vai es nezinu, kas tev ir tur. Tad, ja tu reiz, ka viens iet garām, bišķi tad piebremzē, pat nepiebremzē, vienkārši noņem kāju no pedāla vai izslēdz kruīzi, viņš tev, bišķi ļaus tam, kas iet garām, aiziet normāli garām. Tas taču ir nerakstīts likums, nezinu, tā kā pirmo dienu ar fūri braukt. Bišķi dusmu uzsit, pēc tam jau vēl tur visi tie 2 vai 3, cik tur bija pagāja viņam garām, man liekas. Kur tik daunis tāds var būt? Reāli redz, ka iet tev garām, mašīna vieglais nāk pretī, un tu vienkārši ķieģeļ ģīmi, vienkārši turpini iet. Tā kā, ja tu esi fūrmanis vai kaut kas tam līdzīgs, iet garām, piemet bišķi, nomet bišķi to gāzīti. Citreiz pat citi cilvēcīgs, viņi rācijā sarunājās, davai ej garām, jā, vai kaut kā. Tur davai es paiešu garām, jā, viss, forši. Te, viens,
Pēc tam tikai es iedomājos, vajadzēja rācijā viņam uzbļaut. Nu taču bišķiņ piebremzēt varēja, neši murguli. Viss vakars. Otrdienas vakars. Un čučēt. Pagaid, lai cilvēki aiziet, un tad varu ļerkstēt tālāk. Tā, slēdzam ārā, Bafraidera zīmi, slēdzam ārā uz nakti. Nu, te arī metam mieru šodien. Rēzeknē pretī Senukajam. Re, kur ir liels laukums, ja kāds nezina, ja kādam vajag zināt, kur var palikt pa nakti, tad re, kur ir tā īstā vieta Rēzeknē. Jo man te šefiņš parādīja, mēs te ziemā tusējām pa šito galu un te gulējām. Tas ir tā kā brauc iekšā, tur ir smago zīme, ja, rakstīts tranzītam. Var tā kā braukt tranzītam cauri. Nu, un te mizo iekšā, un reku, jā, pie Senukai, reku tās ir milzīgs laukums, te var, nezinu, 20 varbūt nē, veseli čupa smagajiem tusēt. Es tur bišķiņ pātri ieskrēju vienā, pagriezos pa labi. Tur ir kaut kādi, smagajiem, tur, maks kaut kāds placis, laikam. Es tur iebraucu, sajauc, neatceros jau no ziemas. Bet, reku, jā, te ir tas īstais. Izgriežu ārā un pabrauc bišķi priekšu un pie Senukai. Viss pulkstens ir 7:30 kaut kur. Un rītā tā, lai tur, nezinu, jau 6 ir startēt jau projām. Krautuvi te patās izbrauks ārā, atpakaļ līdz aplim. Un bišķiņ kaut kur pa labi. Te vadās pie Rēzeknes krautuvīti, jā. Brauksim paņemt baļķus un uz Launkalni. Un tad jau skatīsies, kas ko kā. Labi, vairāk neļarkstam, jāiziet pamīst un palūrēt teļuks. Un parolēt tiktoks, un iet šņākt, visu, davai, ar labu nāk vīru un sievas. Gonna be forever you and me. Paskaties, Igauņu rāģiņš, radio kaks, ja? Radio kaks, paskaties, kas pa muzoru. Vai nav pipelīte? Tā, ko, ar šo mēs arī nobeidzam šo kokudēja video piedzīvojumu epizodi, jo sarakstīts materiāls jau te būs vismaz 40 minūšu epizodei, pārraidei, un man vajag kameru brīvdienām, jo piekdien mēs maucam. Mums ir dubļu braucēju oficiālais pirmais sezonas atklāšanas brauciens, tā varētu noteikt. Visi jau mēs esam jau, tur šur un tur, kurš vairāk, kurš mazāk jau izgāzes līkumu, bet piekdien mēs tā kā viss bariņš savācamies, kas mēs tur esam, lielākā daļa, jā, tur būs tāds episks, tā kā gaidiet, es zinu, ka ir tie, kam patīk moto lietas gaida un nevar sagaidīt jau to moto vlogu, kad beidzot būs. Un es pats īstenībā pašam arī nagi niezi pirmkārt jau izbraukt, un otrkārt jau pafilmēt kaut ko un samontēt kādu foršu motovlogu. Zin kā, kādu brīdi nav tas filmēts. Tad reāli ritīgi gribās. Tie kocīši vidīgi jau sāk jau bišķi piegriezties, gan man, gan arī jums droši vien. Kā arī treniņu vidīgu darētu pafilmēt, kaut kad baigi sen arī nav jau bijis. Tā kā jā, gaidiet moto izbraucienus, tā liekam punktu šitai kokvedēju epizodei un tiekamies tā.